Vai kāds atcerās, bija televīzijā kādreiz tāds raidījums? Uzmini, nu. Kurš atcerās? Visi gandrīz. Nu, lūk, tur bija tā, ka bērni uzdeva jautājumus dažādus, un tad tiem dalībniekiem vajadzēja atbildēt, uzminēt, kas tas ir. Nu, tur, piemēram, tas ir tur liels, apaļš, dzeltens, mammai tas ir, tētim nav, brālim ir. Un tāda smieklīga citreiz tur bija tie jautājumi. Mazi bērni tur uzdeva. Un tad es šodien jums arī gribu pajautāt. Viena tāda lieta. Ir jau daži cilvēki, kur zina, bet ir daži, kur nezina to, ko es gribu jums uzdot. Tātad, kas tas ir? Vai tie ir, pareizāk sakot? Tie ir visiem cilvēkiem, kādam vairāk, kādam mazāk. Un katram tie ir savādāki. Citi nezin, ka viņiem tie ir. Citi zin, bet nelieto. Un vēl citi zin, lieto, un ar to nes labumu vai palīdz gan sev, gan visiem apkārtējiem. Maleči, visi atbildēja pareizi. Mums draudzē visi gudrinieki. Nu tā. Un svētdienas tēma ir neaprot savu talantu. Tēmai ir diezgan daudz līdzība ar to, ko runāja Indra pagājušā reizītē, un ar to, ko mācītājs ir runājis pavisam nesen. Bet tas ir tas, kas šobrīd ir manā sirdī, un par ko es lūdzu un domāju, un es gribu padalīties ar to arī ar jums. Visam pamatā tātad ir stāsts no Mateja evaņģēlija, 25. nodaļas, 14. pants, un tur ir runa par 3 cilvēkiem, kuriem viņu saimnieks uzticēja mantu un pats devās prom. Un es nolasīšu drusciņu. Nolasīšu un reiz arī pakomentēšu. Tā ir līdzība, ko Jēzus saka attiecībā uz debesu valstību. Tātad 14. pantā viņš saka tā. Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams saicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu. Cilvēks, kurš aizceļoja, tātad ir Jēzus. Un viņa kalpi, tie esam mēs, kristieši, kas viņu pazīstam, kas viņam kalpojam, un tie nebija cilvēki no ielas, tie bija cilvēki, ar kuriem viņš vairāk un mazāk bija kopā. Un 15. pantā ir teikts, un vienam viņš deva 5 talantus, otram 2 un trešam 1, katram pēc viņa spējām, un pats tūdaļ aizceļoja. Bībeles komentāros ir rakstīts, ka 1 talants bija apmēram 34 kg sudraba, un ja pārēķinam mūsdienu naudām, tad ņemot vērā šodienas sudraba vērtību, ja es pareizi sarēķināju, tad 1 talants varēja būt 17,000 latu. Liela nauda. Iedomājieties, ja kāds jums šodien pēkšņi atstāja vai uzdāvina 17,000, un iedomājieties, ja vispār 85, tas ir 5 talanti, vai jūs nebūtu nedaudz tādu apjukuši, ko vispār darīt ar tādu naudu? Varbūt nemaz neesat domājuši, ka tāda iespēja pastāvēt. Varbūt tev jau pa galu 100 domas par mašīnu un par atvaļinājumu kalnos un par jaunu māju un vispārējo. Bet kā tu domā, ko Dievs grib, lai tu dari ar to naudu? Vai tu, lai viņi iztērē, vai varbūt dubulto? Un īpaši, es domāju, mēs šeit visi neesam nekādi miljonāri, ja mums ir kaut kāda 200, 300, 400 lata alga, tad tas varētu būt tāds nopietns jautājums priekš mums visiem, vai ne? Un talants šajā kontekstā nenozīmē tikai naudu, ja tie simbolizē arī mūsu spējas, mūsu laiku, mūsu ietekmi, arī garīgās dāvanas. Var sakot, visu to, ko Dievs mums dod, lai mēs izdarītu uz visiem 100 to, ko viņš grib no mums, lai mēs izdaram. Un kas notiek tālāk? 16. pantā viņš saka, tātad tas, kas bija dabūjis 5 talantus, darbojās ar tiem un sapelnīja vēl 5. Tāpat arī tas, kas dabūja 2, sapelnīja vēl 2 klāt. Bet tas, kas bija dabūjis 1, rīkojās pavisam atšķirīgi. Viņš aizgāja un ieraka to talantu zemē un tā paslēpa savu kunga naudu. Paiet ilgs laiks, 19. pantā kungs atgriežas, un viņš sāk norēķināties ar saviem kalpiem.
pēc ilga laika tas nozīmē to, ka šiem cilvēkiem bija pietiekoši daudz iespējas, lai viņi izdomātu, ko darīt ar to īpašumu. Un pirmiem 2 kungs saka, ka viņi ir labi izdarījuši, ka viņi ir centušies un strādājuši, un viņi abi saņēma uzslavu, un arī to, ka viņiem tika apsolīts paaugstinājums, jūs bijāt uzticami par mazumu, es jums uzticēšu arī vairumu, daudzumu. Un tas bija tikai godīgi, tāpēc, ka viņi strādāja un bija to nopelnījuši. Un tad pie saimnieka dodās 3. kalps, tas, kurš bija apracis to talantu, un tā vietā, lai justos bišķiņ tāds, nokaunējies, un vainīgs par to, ka viņš neko nav izdarījis, viņš sāk apvainot saimnieku, un viņš saka tā, tu esi bargs cilvēks, tu pļauj, kur neesi ejis, un salas, kur neesi kaisījis. Es tā baidījos, aizgāju apraku savu talantu, un tagad es tev viņu atnesu atpakaļ. Te viņš ir. Ņem visu savu mantu. Es tādu iedomājos, ka viņš saņēma to vienu savu talantu, kas arī, starp citu, ļoti liela, kā mēs dzirdējām, liela vērtība. Viņš varbūt domāja tā, ka saimnieks grib, lai es te pūlos, lai es te strādāju, lai es te kalpoju, draudzēju uz visiem 100, lai es ceļos uz lūkšanu, lai es mainu to savu briesmīgo raksturu, lai es visu daru. Un tad viņš atnāks vienu dienu un visu to tā kā nopļaus, to ražu paņems. Tam 3. cilvēkam bija tieši tie paši resursi, drusciņi mazāk kā tiem visiem pārējiem. Tikai viņš kaut kā bija izdomājis, ka viņš var neko nedarīt ar viņiem. Un faktiski viņa galvenā problēma bija tā, ka viņš vispār nepazina savu saimnieku. Viņš neuzticējās viņam. Un varbūt arī es dzirdēju par tādiem cilvēkiem, kur nekad nav apmierināti. Viņiem liekas, ka Dievs no viņiem prasa pārāk daudz, kas vispār nav iespējams. Pēc tam viņš soda par to, ko viņi neizdarīja, ka vispār tas nemaz nebija iespējams izdarīt. Viņi visu laiku ir neapmierināti un viņiem nepatīk Dieva raksturs un Dieva darbs. Nekas no Dieva viņam nepatīk. Un tad 26. pantā ir ļoti traki vārdi, ko Dievs saka šim cilvēkam. Viņš saka, tu blēdīgais un kūtrais kalps, jeb mūsu valodā būtu viltīgais un slinkais. Ja tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis, un salas, kur neesmu kaisījis, tad tev vajadzēja dot man mantu naudas mainītājiem. Un es pārnācu to būt saņēmis savu naudu ar augļiem. Un Dievs viņam ne tikai saka, ka viņš ir slinks un viltīgs, bet vēl briesmīgāk. Viņš saka, atņemiet viņam to, kas viņam ir, un dodiet to, kam ir daudz. Un otra lieta, viņš saka, izmetiet nelietīgo kalpu galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Tas nozīmē iemetiet viņu ellē. Ja tā padomā, ko tad šis cilvēks tādu bija izdarījis? Neko labi viņš nebija izdarījis katrā ziņā, bet neko ļoti slikti jau arī nē, pareizi. Viņš vienkārši nebija izdarījis neko. Bet faktiski tad, kad kungs nāca, viņš atnesa atpakaļ precīzi līdz pēdējam santīmam to, kas bija viņam uzticēts. Viņš neko nebija pazaudējis, viņš bija uzticams tajā sargāšanā, ja tā var teikt. Un viņš teica, šeit tas ir, es tev atdodu, bet Jēzus saka, tas nekam nedara. Tas neskaitās vispār, ka tu viņus tur sargājis, un es neko neesmu no tā pazaudējis. Jo tāpēc, ka viss caur Bībelē Dievs saka, viņš runā par augļošanos un vairošanos. Un viņš no mums sagaida augļus. Tas nozīmē, ka mums ir jāpieaug, mums ir jātīstās, mums ir jāvairojās, un jāvairo tas, ko viņš mums ir uzticējis. Un Jāņa evaņģēlija 15. nodaļa 16. pantā viņš saka, Jēzus saka, es esmu jūs izredzējis un nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek. Slinkais kalps, viņš saņēma to savu sodu par savu slinkumu, par savu remdenību, par savu vienaldzību, un viņš vispār nebija ieinteresēts kaut ko darīt. Un Dievam jau nav svarīgs tas atgriezt to talantu daudzums, bet Dievs viscaur Bībelē mēs varam redzēt Dieva raksturā, ka viņš grib ieraudzīt to mūsu sirds attieksmi, ka mēs cenšamies, mēs izdarām visu. Varbūt mums nesanāk, bet mēs izdarām visu. Un varbūt tu īsti nezini, kādi tev ir talanti, kādas talants Dievs tev piešķīris. Iedomājies tādu briesmīgu situāciju, atnāk Jēzus, atpakaļ, pēc saviem talantiem, un tu tur tā stāv un saka, Dievs, man jau laikam nebija neviena talanta. Es tāds maziņš, nabadzīņš, un kāds esmu, tāds arī, kāds bija, tāds paliku. Bet Dievs saka, nē, tā nav. Katram cilvēkam
ir savs talants. Un es gribu drusciņi parunāt arī par tiem naudas mainītājiem. Jēzus ieteica viņam, tas jau bija pa vēlu, protams, ja, bet viņš teica, tad jau tu varēji iet pie naudas mainītājiem, kaut ko vismaz izdarīt. Un, zini, kā ir, ja tu nezini, ko Dievs tev ir iedevis, tu varbūt nesaproti, kurā vietā un kā to lietot, tad uzticies savam mācītājiem un savam mājas grupas vadītājiem, savam garīgajām autoritātēm, un ļauj, lai viņas tev palīdz ieraudzīt, kas tad ir tavi īstie talanti, kas tev vislabāk padodās, un ļauj viņiem tos talantus attīstīt tevī. Es rīkojos līdzīgi, tad, kad mācītājs man pirmo reizi teica, ka man būs jāvada mājas grupa šajā draudzē. Es teicu, labi. Sākumā vispār, ka man jāiet mājas grupā, es teicu, labi. Pēc tam teicu, ka jau būs jāvada. Labi. Pēc tam jāvada raidījums Kristīgajā radio. Labi. Sākumā jau nebija labi, pēc tam bija labi. Tā. Tad jākalpo inkaunterā, jādzen ļaunie gari. Labi. Tad jārunā draudzē par došanu. Labi. Pēc tam draudzē jārunā dievkalpojumā, viss dievkalpojums jārunā. Labi. Un pēc tam būs jākalpo saldu draudzē. Labi. Zini kā, neko darīt, pareizāk sakot, daudzās lietās. Ja godīgi nebija jau tā, ka pēc katra tā izaicinājuma piedāvājuma es tur paceltos spārnos un aiz sajūsmu spiegt, mācītāji, cik labi, ka tu iedomājies to lietu man piedāvāt. Es jau tik ilgi sapņoju par to, es nevarēju sagaidīt, ka tu iedomāsies. Bija lietas pārsvarā, par kurām es nemaz laimīgi nejūtos, maigi sakot. Bet ja tā var salīdzināt, es domāju, es laikam esmu tas otrais dēls tajā stāstā par diviem dēliem līdzībām, kur tētis teica, tagad ej tur strādāt uz lauku, un tas viens teica, jā, es iešu, nekur neaizgāju. Otrs teica, neiešu, un pēc tam aizgāju. Es tas otrais, es arī tā saku, bet pēc tam es aizēju, tāpēc, ka es zinu, ka nav runa par to, kā es jūtos tajos brīžos. Es vienkārši paklausu un daru, tāpēc, ka es uzticos, ka Dievs mani māca, ka viņš man vada, ka viņš attīst man spējas un talants ar manu mācītāju. Un es zinu, ka viņš neliks darīt man nereālas lietas. Piemēram, tur skrūvēt lampas, ja, vai noregulēt skaņu, vai vadīt slavēšanu, vai tur stiept kanceli, vai es nezinu, kaut ko tādu. Un tas man pēdējais, man sanāk, tas labāk droši vien no tā visa nosaukt. Bet es zinu vienkārši, es saprotu, ka tur jau skaidri redzams, ka no tā eksperimenta jau nekāds labs rezultāts nebūs. Bet es uzticos savam mācītājiem, savam garīgiem vadītājiem, tāpēc, ka es pieņemu izaicinājumu, es paklausu, un pat, ja man nesanāk, es iegūstu labu pieredzi. Mēs katrs iegūstam labu pieredzi, vai ne? Bet mācītājiem var uzticēties. Savam mājasgrupas vadītājiem var uzticēties, tāpēc, ka viņš zina labāk daudzreiz, pārsvarā. Viņš zina labāk, ko es varu un kā es to varu attīstīt. Un tāpat ir ar grupiņas lietām arī. Zini, nečīgs tik, ka vadītājs tev saka grupiņā, ka tev jārunā par došanu, bet tu labāk mazgāt traukus. Tu esi paaudzies, acīm redzot, tev jau ir jāsāk darīt kaut kas vairāk. Bet ja tu gribi sākumā runāt par došanu un negribi mazgāt traukus, tad visticamāk, ka tev ir jāmazgā trauki, tāpēc, ka viss tev talants sākās no pašas apakšas, tu viņus var attīstīt tikai tā. Un, ja tu zini, ka ar savu talantu vai dāvanu tu vari palīdzēt vadītājiem vai visai grupai, tad piesakies pats un negaidi, ka vadītājs vilks tā kā ar stangām no tevis to laukā. Lai tu to dāvanu var pielietot, piemēram, ja tu tur labi zīmē, ja, vai tev kaut kas cits ļoti labi sanāk, ja, tu zini, kur grupiņā tas ir vajadzīgs, jo Dievs var visas tavas talants un dāvanas lietot grupā pilnīgi 100%. Un, protams, ir arī bez garīgiem vadītājiem ir grāmatas un materiāli internetā. Mums ir neierobežots iespējas šodien pieaugt un pilnveidoties. Un mēs zinām, ka mācītājs arī joprojām mācās un lasa daudz grāmatas par līderību un G12. Mums ir jāapzinās tas, kas mums ir, un tajā virzienā jāiet un jāpilnveido tas, un visu laiku jāattīstās. Un tā mēs tikai varam pavairot tos resursus, ko Dievs mums katram ir iedevis. Tātad mums katram ir vismaz viens talants. Īstenībā ir daudzi un dāvanas. Un jautājums ir, kā mēs tos lietojam
un vai mēs tos lietojam vispār. Šodien es zinu, un es varu pilnu pārliecību teikt, ka mums katram ir daudz vairāk nekā mēs domājam, un mēs varam daudz vairāk nekā mēs domājam. Iespējams, ka tev ir jāizmēģina vairākas lietas, lai saprastu, kura tad ir tavējā, un tad ļauj, lai Dievs to lieto kopā ar tevi. Atcerieties, mācītājs nesen sacīja, ka var sākt biznesu ar 1 latu, un uzņēmumu arī var nodibināt par 1 latu, bet mēs citreiz daram tā, es tikai lūkšu, es tikai ziedošu, un tad Dievs kaut kā pārdabiski to visu man nometīs uz galvas. Dievs jau arī dara pārdabiski, tā ir. Bet, ja tev, piemēram, tu jau 20 gadus esi kristietis, un tava finansiālā situācija absolūti nav mainījusies, un tu knapi velc galus kopā, tad varbūt ir jāpadomā, varbūt Dievs grib, lai tu lūdz, ziedo, un tad domā un arī rīkojies. Jo Dievs sacīja, Jēzus sacīja, jūs darīsiet lielākus darbus nekā es. Un kad tas notiks? Tad, kad mēs lietosim viņa spēku, viņa gudrību un visus tos talantus, ko viņš mums ir devis. Tev ir doti talanti, lai evanģelizētu un iegūtu cilvēkus Kristumu, un lai tu pats dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi visās jomās. Piemēram, ja tu šodien dzīvo uz minimālo algu, tad, zini, tu noteikti vari to summu dubultot. Un jautājums ir, kāpēc mēs nelietojam tos talantus un dāvanas, ko Dievs mums ir iedevis uz visiem 100%. Atcerieties, 3. kalps, kurš neko nebija izdarījis ar to saimnieku mantu, teica, es baidījos un tāpēc nelietoju to, ko tu man biji uzticējis. Un tas vārds baidījos ir ļoti noteicošs šajā rakstvietā kopumā. Jo bailes bieži vien ir tas galvenais iemesls arī mums daudziem, kādēļ mēs nerealizējam savu potenciālu. Vai tu zini, ka bailes ir ļoti radošs spēks, bet viņas rada kaut ko ļoti sliktu. Viņas uzceļ tādas neticības cietokšanas mūsu prātos, mūsu galvās, tas saistīts ar mūsu domāšanu ļoti daudz. Un rezultātā mēs aprokam to savu talantu, kas mums ir, un nekad nerealizējam to potenciālu, ko Dievs mūsos ir ielicis. Mums ir dažādas bailes, katram tās ir savējās. Vienam tur no kaķiem, suņiem, no lidmašīnām, no augstuma, bailes no nabadzības, bailes no bagātības, bailes tikt atstumtiem, atraidītiem, bailes veidot attiecības, veidot draudzību. Un tā joprojām ļoti daudz. Un, ja es par sevi runātu, tad es pēc dabas pavisam nevaru sevi nosaukt par drosmīgu cilvēku. Vismaz agrāk noteikti nē. Un lielākā daļa no visas tās mazvērtības un nedrošības, kas manī bija, ienāca manā bērnībā. Un es gribēju padalīties tikai ar dažām lietām, kuras es lasot Bībeli un grāmatas, esmu tā sapratusi, un varbūt arī jūs varēsiet atpazīt kaut ko no sevis tajos punktos vai lietās, tā kā negatīvu prāta pieņēmumi, tāda cietokšana galvām, kas neļauj tev būt tam, kas tu esi īstenībā. Un pirmais bija tāds, ka man bija nostiprinājusies tāda apziņa manā prātā, ka man nākotni nosaka tās negatīvās lietas manā pagātnē un tagadnē. Un, piemēram, viens piemērs. Skolā man īsti nepadevās matemātika. Bija normāli, bet es nebiju tur izcilniece. Un mana mamma pusauģu gados man teica, Luīs, tev jāturās tālāk no visiem darbiem, no visām lietām, kas saistīts ar naudu un skaitļiem. Tu to nevarēsi. Man vispār bija ļoti laba mamma, bet viņa kā necīgs cilvēks, viņa nezināja, kā ir pareizi jārunā. Tā kā mēs daudz. Un vienreiz skolā, es atceros, tas bija kādā 5. klasē, bija matemātikas olimpiāda, un tas īstais dalībnieks laikam nebija ieradies tur. Un tā skolotāja no manas klases, viņa aizsūtīja mani. Mans arī bija liels pārsteigums. Un es atnāku mājās un stāstu mammai, ka es tur biju. Mamma saka, un viņa tā smējās, viņa saka, ko tad tu tur darīji, meitiņa? Tā it kā es būtu mēnesi aizlidojis tajā stundas laikā. Un es sapratu, viss bija skaidrs. Tātad skaitļi un nauda ir tālu prom no manas dzīves.
Un tā arī bija. Es vadījos pēc tā. Es to nemāku, tas nav priekš manis, un es to nedarīšu. Bet iekšā kaut kāds bailes, un tev nesanāks, tur tās nepatikšanas tev būs. Ja? Tu pieķeries tam visam klāt. Uzreiz skaidri, tu zaudētais. Un es arī darbus izvēlējos tādus, kuros bija pilnīgi maz saistība ar naudu, vai arī nekāda. Bet zini, kā ir? Dievs domāja savādāk nekā mana mamma. Un, kad es atnācu uz šo draudzi, tad pirmajā mājas grupiņā, pirmais pienākums, kas man bija jādara, es biju kasiere. Bet es jau par to nedomāju, es vienkārši biju jādara, darīju. Tātad kasiere. Pēc tam draudzē, kad sākās inkaunteri, kurš vāc naudu? Luīza vāc naudu. Pēc tam līderi mājas grupā, kurš būs kasieris? Luīza. Pēc tam Jāņa brīvdienu pasākums, kurš vāc naudu? Kurš palīdz Indriņai ar naudu? Luīza. Atkal. Pēc tam manā pašreizajā darbietā arī man ir darbs ar skaidru naudu, ar čekiem, ar kases aparātu, ar stātu, ar tāmas un rēķinu izmaksas zaudējumus. Es vienkārši to daru, kaut gan prātā es zinu, ka es to nevaru, bet vienkārši jādara, es daru. Un līdz šim visas tās lietas ir bijušas veiksmīgas, un tas nozīmē, ka vienalga, ko kāds ir kādreiz par mani teicis, vai par tevi teicis, vai domājis, Dievs saka, tu vari. Tu vari. Un Dievs izrādās tic daudz vairāk par tevi un man nekā mēs paši citreiz. Vai ne? Tu domā, ka tu nevari un attiecīgi rīkojies. Pareizāk sakot, nerīkojies. Un tu nevari izlietot to, ko Dievs tev ir ielicis līdz galam uz 100%. Un tā kā bija rakstīts 18. psalmā pareizi, visi tagad zina no galvas, vai ne? Ar tavu spēku es sagrauju mūrus un ar savu Dievu es pārvaru vaļņus. Amen. Lūk. Un, vēl viens iedoksnis tāds manā prātā bija tas, ka es nekad nevarētu, iesākt kaut kādas tādas lietišas darījumus. Te Indriņa sludināja par to pirkšanu un pārdošanu, ka viņi tur brauktos to nakts tirgu, un tad, ja tur galīgi būtu traki. Un es domāju, Indriņa te brauktu, jā, bet es jau nekad nē. Es vienkārši neesmu tāds cilvēks, es esmu pavisam kaut kas cits. Man tas nesanāk. Bet, Dievs man atgādināja, ka pirms gada es pārdevu visas savas vecās mēbeles internetā, tāpēc, ka vajadzēja dzīvokli remontēt. Un es pārdevu arī savu zvejnieku ciemu māju, kas likās gadu desmitiem pilnīgi neiespējams gadījums. Un es domāju, bet es taču varu. Es varu. Es nemaz to nezināju. Tad Dievs saka, ka es varu. Un šodien es zinu arī, ka es varētu uzsākt savu biznesu, par ko mācītājs runā gandrīz, ne gandrīz, bet bieži. Kaut gan līdz šim mans domas bija, nē, es neesmu tas cilvēks. Es savā birojā ar papīriem līdz mūža galam, tur es kaut ko čubinos un kaut ko daros. Es tur neko nemainīšu, neko negribu zināt, ne par kādiem biznesa plāniem, jūs man nestāstiet, es esmu cits cilvēks pavisam. Bet, šodien viss ir mainījies. Un ne jau, ka man kāds ir atnācis un uzdāvinājis firmu. Nekas nav noticis tāds, bet es esmu izmainījis savu domāšanu. Un nevis tikai šeit priekšā es stāvu un tā jums runāju, bet es tiešām tā domāju. Ja tu vari, tad es arī varu. Ja Indra var, es arī varu. Un ja es varu, tu arī vari. Pareizi. Amen. Vai visiem tagad jādibina būs savu uzņēmumu? Varbūt nē, bet tas ir iespējams. Tas ir iespējams. Kāds mans draugs ļoti sen jau sacīja, viņš teica, ja tu šitā brauks ar velosipēdu, tā kā tu brauc ar ja tu šitā brauks ar mašīnu, tā kā tu brauc ar riteni pa ielu, tad tev būs liels nepatikšanas. Un es sapratu, ka viņš domāja vienkārši, ka ar mašīnu būs daudz sliktāk, tu jau pat nemāk ar riteni braukt. Kaut kas man nesnāca tur labi to riteni, es neatceros tieši, bet viņš jau šeit domāja, ka es tur esmu neuzmanīgi pārāk vai pārāk maigi vai pārāk neattapīgi vai neapķērīgi vai reakcija. Es nezinu, kas tur tieši bija, bet es zināju, ka, varbūt nevarēšu. Bet tad es aizbraucu uz Ameriku un es mēģināju likt tiesības tur uz vietas. Un es noliku teoriju un dabūju baltās tiesības un es liku to praktisko daļu, to braukšanu. Un izkritu. Es nevarēju ieparkot, ievietot mašīnu stāvvietā starp divām esošām mašīnām aizmuguriski. Diezgan tā sarežģīta lieta. Nebija vairs laika pārlikt man to eksāmenu, tāpēc, ka es jau braucu mājās.
Bet es skatījos tiem amerikāņiem, un es domāju, bet viņi visi var. Vienkārši viņi 100% visi brauc ar automašīnām. Man to prasa viņa dzīvesveids, viņi citādi nevar, bet jauni, veci, knapi, viņš tur paiet, viņš knapi izkāp no tās mašīnas, bet braukt, viņš brauc. Un varbūt invalīdi, kas guļ uz gultas, varbūt viņi tur tā, tie varbūt nebrauc, ja? bet pārējie visi jauns vai vecs vai vienalga resns vai ties, viņš visiem tiesības. Un es domāju, bet ja viņi var, es arī varu. Kāpēc tad es nevaru? Es atbraucu atpakaļ uz Latviju un dažos mēnešos noliku tiesības ar pirmo reizi. Un es braucu labi. Ne ideāli, tāpēc, ka es nebraucu bieži, bet es to varu, neatkarīgi, ko man kāds teica kādreiz, vai domāja par mani. Un otrā lieta bija, tas mans tāds nocietinājums galvā bija tāds, lai kāds cits to izdara manā vietā. Lai kāds to atbildību uzņemās, tikai ne es. Un es te pastāvēšu maliņā un visiem aizmugurē, un ka tik man neviens nepamana. Un skolā man tas nesanāca, tāpēc, kad man tas vārds tāds bija ļoti īpašs vārds, un es vienmēr biju priekšā visur. Un tāpēc, ka es vienmēr biju vienīgā Luīze, man nesanāca visiem stāvēt aiz muguras, jo vienmēr man viss pamanīja. Bet faktiski, es dzīvoju ar šo tādu savu prātu pieņemumu, tas bija mans dzīves moto. Bet aiz tā slēpās tāds bailes no neveiksmes un neizdošanās un atraidījuma. Un viens no tām lietām, ko es biju tā stingri sapratusi savā dzīvē, ka es nekad nebūšu vadītāja, nekad. Un man arī ļoti patika pašai, ja? Nav jāuzņemās tev nekas, nav nekāda atbildība jānes. Es vienkārši domāju, ka es neesmu no tādas kategorijas, kuriem ir tādas spējas un dotības, un vienkārši nav tāda aicinājuma. Lai vada citi, es palīdzēšu. Un šodien es esmu vadītāja. Es vadu mājas grupu. Un, kad es padomāju atpakaļ, kā tas notika, ka Dievs, viņš ļoti, viņam tāda laba sirds, ja? Viņš tā neuzgāž visus galvas, viņš tā solīt pa solītim. Un mājas grupa, kuras apmeklēja draudzes pašā sākumā, viņa strauji auga, jo viņa bija pat pirmā, un cilvēku tur bija daudz. Un tad bija tāda loģiska doma, ka tūlīt viņai jādalās. Un es sāku skatīties apkārt, kur tad būs tas jaunais, tas jaunās grupas vadītājs. Tas gudrais, tas talantīgais, tas perfektais, tas garīgais un stiprais, kur tad viņš tagad būs. Un es skatos apkārt, un Dievs saka, tu būsi. Vienkārši tas bija man pārsteigums, bet, labi, ja Dievs tā saka. Bet, ne jau, ka es biju perfekti, ja, bet tajā brīdī, atcīm redzot, es biju, vienkārši, Dievs teica, tu, šodien daudz no tās grupas ir vadītāji, un varbūt par tādiem toreiz vēl nebija. Un vienkārši man nācās paklausīt Dievam un uzņemties to vadību. Un, izrādās, ka Dievs man ir iedevis spēju vadīt un to darīt, rūpēties, mīlēt cilvēkus. Un es domāju, tā, ka ja tavs vadītājs saka, ka tev iespējams pēc laika arī vajadzēs vadīt savu grupiņu, tad nespurojies pretīm. Varbūt viņš saka, ka tev jau tagad jārūpējas par kādiem cilvēkiem. Nesaka, ka tas nav priekš tevis, ka tas nav priekš manis, ka tu neesi tāds cilvēks un tev nav tas un šitas. Paklaus tikai un sāc darīt. Un Dievs lietos tieši tavus talantus, tieši tos, ko viņš tev ir iedevis, tieši priekš tiem cilvēkiem, kuri tev ir apkārt šajā brīdī. Un tev sanāks ļoti labi. Un arī laika gaitā tu iemācīsies to, ko tu vēl tā kā nezini, vai tev nesanāk tik labi, vai tu neproti. Dievs ir ļoti labs. Viņš tev palīdzēs. Un līdzīgi bija arī ar manu sludināšanu, kad mācīties vienreiz Inkaunterā, tā domāju, kurš tad varētu dievkalpojumā runāt par došanu, un viņa tā izvēlā ļoti pārsteidzošā kārtā apstājas pie manis. Es par nespēju noticēt, ka tā var būt, ka tiešām, es zinu, ka Dievs nekļūdās, bet man likās tajā reizē, ka viņš kļūdās. Jo, es neesmu tāds cilvēks, kurš var normāli stāvēt, ja pēc dabas un runāt priekšā visiem. Man vispār, arī vispār par to sludināšanu, tas noteikti nav mans.
Tā es domāju. Jo, visi tie uztraukumi, ka tu gatavojies, ja viss tas, bailes no neveiksmes arī, ka tev tur nesanāks, ja cilvēki tev nesapratīs, vispār, ka tev vispār nav ko teikt nemaz. Un viss tas pārējais, ja, paldies, nē, to lai dara citi, ja, es palīdzēšu, es tur ūdeni varu atnest, es varu pateikt, ka labi izdevās, es varu, vēl kaut ko es varu, ja, bet, tā, ka to galveno, ļoti grūti, tāpēc, ka tā ir lielāka atbildība. Un Dievs saka, es domāju savādāk. Un viņš saka, tu vari daudz ko vairāk nekā tu šodien domā. Un tev ir lielāka potenciāla nekā tu zini. Un kopš tās reizes es no šī pienākuma neesmu tikus vaļā. Tā kā Dievs zina, ko viņš dara, bet man bija jāmaina savu domāšanu. Un es tev aicinu šodien darīt to pašu. Tad, kad tu esi vēl maziņš, tad Dievs tev neuztic daudz, vai uztic ļoti mazas lietas kaut kādas. Tā kā zīdainītim, ne? Piemēram, no Rebekas un Simeona jau neviens nesagaida, ka viņu grupiņā mazgās traukus vai tur domās spēles pasākumiem, vai tas būtu muļķīgi. Un tad, kad tu esi maziņš, tāpēc, ka viņi zīdaini. Un tad, kad tu esi maziņš, Dievs arī tev neko lielu neuztic. Bet tad, kad tu audz lielāks, atbildība tava kļūst lielāka. Un patiesībā jau ir tikai tā, jo vairāk, jo lielāka atbildība tu uzņemies, jo tu vispār spēj pieaugt. Ja tu gribi darīt tikai tās lietas, kas ir vieglas un patīkamas, tad miesā tu būsi izaudzis un es būšu izaugus. Bet visās pārējās lietās mēs paliksim tā kā Rebeka, zīdainīts. Tāds jauks, mīļš un smaidīgs, bet zīdainis. Un Dievs gaida, lai mēs ar visu to atbildību lietojam visu to, ko viņš mums dod, un lai tas nes labus augļus, un lai tas vairojās. Ja mēs to nelietojam un nedaram, tas nozīmē, ka mēs slikti pārvaldam visus tos resursus, ko viņš mums ir uzticējis. Un trešā lieta, kas arī ļoti traucē ieraudzīt un lietot mūsu talantus, ir, ka mēs regulāri salīdzinām sevi ar citiem, un tas neļauj mums ieraudzīt pašiem sevi. Jāņa evaņģēlijā 21 ir teikts tā, tur Pēters vaicā Jēzum par Jāni. Jēzus pirms tam bija pasakījis, kas notiks ar Pēteri, un tagad Pēters grib zināt, bet kas notiks ar šo kungs? Viņš prasa par Jāni, un zini, kā Jēzus atbild? Viņš saka, kāda tev daļa? Tu nāc un seko man. Zini, ja es pārāk aizraujos ar to, kas notiek ar citiem, tad vai man pārņem mazvērtību, es kļūstu mazvērtīgs, vai arī es kļūstu skaudīgs un greizsirdīgs. Un zini, Salamana pamācībās 14. nodaļā 30. pantā Krijo tulkojumā ir teikts tā, laba un mierīga sirds ir miesas dzīvība, bet skaudība ir nāvējoša slimība, kas iet dziļi līdz kaulam. Ļoti bīstamas lietas tās ir. Bet tad, kad tu esi pa īstam tā iepazinis un sapratis, ko Dievs tieši tev ir devis, kādus talants viņš tieši tev ir devis, ka Dievam ir absolūti unikāls plāns priekš tevis, un kad tu sāc šos talantus lietot, tad tas dos tev pārliecību par sevi. Un tev vairs nebūs jāmocās un nebūs laika vairs skatīties uz citiem, kā viņiem, kas ar viņiem, ko Dievs dod viņiem, kāpēc viņiem tik daudz, kāpēc viņiem tik forši, kāpēc viņiem tik skaisti, kāpēc viņiem tik viegli viss sanāk. Tavs debes tēvs mīl tevi ļoti, un viņš darīs priekš tevis visu to labāko. Tu esi viņam ļoti īpašs. Zini, varbūt viņš nedarīs priekš manis tieši to, ko viņš darīs priekš tevis, un otrādi. Bet mans uzdevums ir atcerēties, ka Jēzus teica, tā kā Pēterim, nepūlies domāt par citiem, kas viņiem ir un ko Dievs viņiem piešķir, bet tu nāc un seko man. Vienkārši dari, ko es tev saku un paklausi. Un atcerieties, bija arī līdzīgi ar strādniekiem, kuri tika sadarēti par dienas algu, par 1 denāriju. Tur arī bija tā, ka pirmie atnāca no rīta, un viņiem iedeva, sarunāja, ka viņi strādās visu dienu, un viņi dabūs 1 denāriju. Pēc tam atnāca vēl citi pusdienas laikā. Un pēc tam daži atnāca vakarā, vispār dažas stundas tikai pastrādāja. Un tad, kad vakarā viņi visi atnāca pēc algas, tad
tad tas saimnieks viņiem visiem samaksāja vienādi to denāriju. Un tie pirmie sāk kurnēt, viņi saka, kā, bet tu taču, tas nav godīgi. Mēs tikai, jūs dažas stundas strādājat, mēs visu dienu. Un saimnieks teica, kāda jums daļa par citiem? Jūs saņemat to, ko es biju apsolījis jums. Tā skaudība un greizsirdība un tā cenšanās salīdzināt sevi ar citiem, un tās tādas miesas lietas, kas padara mūs aklus, neredzīgus uz to, kas mums ir pašiem, uz tām mūsu spējām, un mēs viņus nevaram lietot līdz ar to. Pamaini savu domāšanu, un tu ieraudzīsi, cik ļoti īpašs tu esi, cik ļoti īpašs dāvanas Dievs tieši tev ir piešķīris. Un ir vēl viena lieta, kas varbūt nav saistīta ar bailēm, bet kas traucē ļoti mums lietot savus talantus, tā ir tāda pasivitāte, pasīva domāšana, pasīvs prāts. Un pasīva domāšana un pasivitāte darbos. Un Dieva vārdā ir teikts, ka mums ir jāattīst savas dāvanas 2. Timotejam 1.6. Tur Pāvils Timotejam saka, es atgādinu tev atkal uzpūst Dieva dāvanas liesmu, kas dod tev ar manu roku uzlikšanu. Un šeit ir tā, ka Pāvils droši vien runā par garīgajām dāvanām, bet es ticu, ka Dievs grib, lai mēs arī tās saucamās fiziskās, dabīgās savas spējas un dotības un dāvanas attīstam un lietojam un nemitīgi pilnveidojamies. Varbūt jūs zinat, bija tāda anekdota par 2 zemniekiem, vienu pareizāk sakot, viņš ir sūdzējās tam otram, viņš saka, šogad tik slikta raža, vispār šausmīgs slikts gads ir, tur, kur es iesēju, tur kaut kas izaug, bet tur, kur neiesēju, tur vispār nekas neizaug. Bet viņš kaut ko sagaidīja no tā, ko viņš vispār nebija darījis. Ja tu un es mēs neattīstam tās savas spējas un talantus, aktīvi tos nelietojot, tad, tu zini, viņi sāks atrofēties. Un tas tāpat kā ar mūsu fizisko ķermeni. Un jo ilgāk cilvēks neko nedara, jo grūtāk viņam kļūst kaut ko uzsākt. Un es tev aicinu tajā nākamajā nedēļā, kas būs tagad, padomāt par tiem talantiem, ko Dievs tev ir iedevis, ieraudzīt tos un padomāt, vai tu viņus lieto tā, kā grib Dievs uz visiem 100%. Varbūt kādi no tiem talantiem jau sen ir ierakti zemē un guļ tur, un varbūt ir pienācis laiks viņus rakt ārā. Un visam nobeigumā es gribētu lūgt tādu nelielu lūgšanu. Es gribētu, ka jūs man pievienojaties, ja jūs to vēlties, par to, lai mēs katrs esam efektīvi debesu valstībā, lai mēs katrs esam tādi, kā Dievs mūs grib redzēt. Mīļo debes Tēti, es pateicos Dievs par mums visiem, Dievs par sevi, pateicos par katru cilvēku, kas ir zālē. Dievs, un es lūdzos, ka mēs katrs viens varam ieraudzīt, cik mēs priekš Tevis esam īpaši un tādi, kā nav neviens, un ka mūsu talanti un spējas, Dievs, katram ir īpaši. Debes Tēti, un es lūdzu, ka mēs tos lietojam uz visiem 100, tā kā Tu gribi, un palīdz Tēvs mums katram pārvarēt tās bailes, visus prāta cietokšņus, visus tos pieņēmumus negatīvos, kas mūsu prātā ir izveidojušies. Debes Tēvs, ka mēs viņus lietojam, ka mēs darām tā, kā Tu vēlies, lai pašās beigās, kad mēs Tev satiksim, kungs, Tu vari sacīt tā kā tiem 2 pirmajiem kalpiem, Tu teici, ka labi, Tu godīgais un uzticamais kalps, Tu esi bijis uzticams pār mazumu, un es Tev iecelšu pār daudzumu. Dievs, ka mēs katrs viens varam būt šie 2 pirmie uzticamie kalpi ar to, ko Tu mums esi devis. Paldies Tev, mīļais debes Tēt, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Esiet svētīti.